Nākošais runātājs ir mūsu partijas biedrs Rihards Līpards. Lūdzu, Rihard. Labdien! Daudzi iespējams līdz galam nesaprot, par ko tie nacionālisti tā cepās. Daudzi iespējams vēl joprojām uzskata, ka nacionālistus vada tikai akls, naids un aizspriedumi pret citu rasu pārstāvjiem. Viss taču ir kārtībā. Uzņemsim dažus migrantus, tie gal galā ir tādi paši cilvēki kā mēs, tikai ar citu ādas krāsu, neko vairāk. Es gribu kategoriski un pamatoti iebilst, un šeit būs pierādījumi. Esmu apkopojis pārdesmit pētījumus un statistikas par migrantu noziedzību. Tās ir no Eiropas valstīm, kuras jau izbauda daudzveidības bagātināšanu no migrācijas. Es nolasīšu virkni ar statistikām no šiem pētījumiem, lai tie runā paši par sevi. Tas noteikti nav izsmeļošs saraksts. Pētījumi ir ļoti daudz, un lai tos pilnībā apskatītu, man būtu nepieciešams projektors priekš grafikiem, līknēm un iespējams vēl 2 stundas. Taču esmu apkopojis tos iespaidīgākos no pētījumiem par migrantu noziedzību. Vēlos laicīgi brīdināt, ka statistikas ir tas, kas tas ir. Tie ir kādam var šķist pliki skaitļi, kādam tas var izklausīties sausi, taču es domāju, ka ir nepieciešams zināt šos datus, lai rastos skaidrs priekšstats par reālo situāciju. Jo ļoti daudz esmu pamanījis, cilvēki man apkārt un informācijas telpā uzturoties, cilvēki vienkārši nezina. Viņi vienkārši nenojauš, cik patiesībā situācija ir nopietna Rietumē Eiropā ar migrāciju. Statistikas un dati tas ir arī veids, kā tā teikt neizskaistināt mūsu nacionālistu pozīciju. Jo mūsu pozīcija nav akls, naids un aizspriedumi pret citām rasēm, bet gan skaidra likumsakarību atpazīšana. Ja kāds vēlas, tad pēc tam var pienākt pie manis un es iedošu atsauces uz šiem pētījumiem. Tātad šeit būs dati par migrantu noziedzību no vairākiem 10 pētījumu un statistiku. Zviedrija. Migranti Zviedrijā sastāda aptuveni 8,1% no populācijas, bet pastrādā 59% no visiem noziegumiem. 65,7% no visām izvarošanām, 95,6% no īpaši vārdarbīgām izvarošanām, 93,3% no grupveida izvarošanām, 60% bezdarbnieka pabalstu saņēmēju Zviedrijā ir migranti. Otrās paaudzes migranti pastrādā 5 reizes vairāk noziegumu nekā zviedri. Pirmās paaudzes migranti pastrādā 2,5 reizes vairāk noziegumu nekā zviedri. Vairāk nekā 1/5 daļa otrās paaudzes migranti, kuru vecāki dzimuši Āfrikā, tiek turēti aizdomās par noziegumu izdarīšanu laika posmā no 2015. līdz 18. gadam. Tālāk, Norvēģijā 2010. gadā 6,6% Norvēģijas iedzīvotāji bija migranti, bet pastrādāja 51,3% no visām izvarošanām, tātad vairāk kā pusi. Tālāk, Somija, valdības pētījums, pirmās paaudzes migranti, neskatoties uz to, ka sastādīja tikai 7% no Somijas populācijas, bija atbildīgi par 38% no izvarošanas gadījumiem, 18% no visiem bērnu pavadināšanas gadījumiem valstī. Pētījums neiekļāva otrās vai trešās paaudzes migrantus, kas ir ironiski, jo šie cilvēki tiek klasificēti kā somi, jo redz, viņi bija piedzimuši valstī.
Šveicē Āfrikas izcelsmes migranti ir proporcionāli 5 līdz 7 reizes vairāk sodīti par krimināla kodeksa pārkāpumiem nekā Šveices iedzīvotāji. Vācijā laika posmā no 16. līdz 17. gadam migranti veidoja 12% no populācijas, bet pastrādāja bet bija atbildīgi apsūdzēti par 67% grupveida izvarošanās. Austrijā 43% izvarotāji ir imigrantu izcelsmes. Īrijā āfrikāņi ir 10 reizes vairāk apsūdzēti izvarošanās nekā īru vīrieši. Francijā, saskaņā ar iekšlietu ministrijas datiem, migranti izdara 69% laupīšanu, vardarbīgu noziegumu un seksuālu uzbrukumu sabiedriskajā transportā. Pērn Francijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka 48% no visiem noziegumiem Parīzē pastrādājuši migranti. Interesants fakts, arī Francijā otrās paudzes migrantus valdības statistika uzskata par francūžiem. Jāpiebilst, ka vairākas Eiropas valstis politkorektuma vārdā sākušas vispār neuzskaitīt noziedznieku rasi. Nīderlandē migranti sastāda 14% no Nīderlandes iedzīvotājiem, bet pastrādā 35% no visiem seksuālajiem noziegumiem, 40% no visiem uzbrukumiem, 40% no visiem narkotiku pārkāpumiem, 60% no visām vardarbīgajām zādzībām. Āfrikas vai tuvo austrumu populācijas Nīderlandē uzrāda 2 līdz 4 reizes augstākus vardarbības rādītājus nekā vietējie holandieši. Aizdomās turamo gadījumu skaits marokāņu izcelsmes populācijās ir pat 5 reizes lielāks nekā holandiešiem. Spānijas Nacionālā statistikas institūta dati liecina, ka migranti sastāda 11,4% no populācijas, bet veido 52% no visiem notiesātiem par izvarošanām. 40% izvarošanās apsūdzētie ir migranti. 30% slepkavībās apsūdzētie ir migranti. 2 no 5 par izvarošanām arestētie ir migranti. 1 no 4 arestētiem par bērnu pavadināšanu ir migrants. Konkrēti āfrikāņi veids 20% seksuālo uzbrukumu valstī, neskatoties uz to, ka ir tikai 2,4% no visiem iedzīvotājiem. Itālijā, saskaņā ar Itālijas iekšlietu ministrijas datiem, 42% no visiem izvarošanas gadījumiem pastrādā migranti, lai gan tie veido tikai 8% no populācijas. Un tā tālāk, un tā joprojām. Šī ir tikai aizberga virsotne. Un tagad par visizplatītākajiem meliem. Visizplatītākie meli, lai attaisnotu trešās pasaules migrāciju, bija tas, ka tas uzlabos rietuma ekonomijas. Šie meli tikuši pilnībā atspēkoti nepilnu 10 gadu laikā pēc tā saucamās bēgļu krīzes sākuma. Dānijā ir veikts pētījums, kurā pierādīja, ka vairāku gadu griezumā trešās pasaules migranti pienes negatīvu neto vērtību ekonomikai. Anglijā un Velsā izpētīts, ka 68% no migrantiem dzīvo rajonos ar augstu bezdarba līmeni. Viena no statistikām, kas mani pašu ārkārtīgi šokēja, un es ļoti daudz statistikas izpētīju, tā ir sekojošā. Pavisam nesen iznācis pētījums ziņoja, ka Eiropas cietumu populācijā migranti veido 23% no visiem cietumniekiem. 23%. Tā ir gandrīz 1/4 daļa cietuma populācijas Eiropā ir migranti. Migrantu skaits ir diapazonā no 50,2% Austrijas cietuma populācijā, 44,2% Beļģijā un 22,1% Zviedrijā. Lai gan dažās valstīs, piemēram, Polijā, Rumānijā, Latvijā un Ungārijā, migrantu ieslodzīto skaits ir tikai 1 līdz 5%. Bet tātad uz visas Eiropas kopējā fona vidējais cietumnieku skaits, migrantu izcelsmes cietumnieku, ir 23%. Pētījums secināja, ka daudzas valstis, piemēram, Zviedrija, Itālija un Francija, saskaras ar nopietnām cietuma pārapdzīvotības problēmām,
kas pilnībā saistītas ar lielo procentuālo daudzumu migrantu, kuri aizņem vietu cietumos. Eiropieši baro svešu zemju noziedznieku populāciju, kuram vispār nevajadzēja atrasties Eiropā. Kā šis viss attiecas uz Latviju? Pavisam vienkārši. Mūsu nodevīgā, idiotiskā politiskā elita mums sola to pašu. 120 000 daudzveidības bagātinātāju tuvāko gadu laikā. Jau tagad redzam, kā Rīgas ielas paliek arvien tumšākas. Jau tagad ir dzirdami briesmu stāsti par vietējām meitenēm, kurām ir uzmākušies migranti. Paies tikai neilgs laiks līdz, ja es drīkstu citēt profesoru Leonu Taivānu, viņi šeit vienkārši sāks veidot un attīstīt savas komunas un lēnām, likumsakarīgi uzstāt uz savām tiesībām. Drastiski pieaugs noziedzība. Tieši tāpat kā Rietuma Eiropā. Tā ir skaidra likumsakarību atpazīšana. Tikmēr, vai mūsu politiķiem būs jābaidās vakarā doties uz māju pēc darba, jo apkārt klīst migrantu bandas? Tieši tāpat kā Rietuma Eiropā. Nē, tie būs ikdienas cilvēki, kuriem būs jācieš no šī noziedzības viļņa, kas neizbēgami arī šeit būs, ja mēs ielaidīsim mūsu valstī, mūsu skaistajā Latvijā šos migrantu barus. Mums ir Rietuma Eiropas piemērs. Jebkuram racionāli domājošam cilvēkam būtu jāņem vērā šie pētījumi, būtu jāņem vērā Rietuma Eiropas pieredze šajā eksperimentā. Mums te nav jāpiedalās šajā eksperimentā. Cietīs mūsu sievietes un bērni. Ne jau Kariņš vai Siliņa, kuri lido ar privātajām lidmašīnām un tērē miljonus nodokļu maksātāju algas, naudas, atvainojos. Viņiem acīm redzami par mums ir nospļauties. Tāpēc es aicinu stāties politiskajā partijā Nacionālā savienība taisnīgums, lai mēs kopīgiem spēkiem varam apturēt šo nodevību. Paldies!